Jauna dzīvība, tas ir prieks, un reizē arī liels atbildības brīdis. Bērnu piedzimšanas pabalsts Jūrmalā ir 1000 eiro, Liepājā 500, Tallinā 350, taču mūsu Rīgā 150 eiro. Gan valsts, gan galvaspilsēta ir atstājusi novārtā demogrāfijas jautājumu. Protams, vien ar pabalstu pacelšanu neatrisināsim bērnu un vecāku skaitu pieaugumu Rīgā. Bet, mīļie rīdzinieki, šis ir arī attieksmes jautājums. Mēs, apvienotais saraksts, esam par cieņpilnu attieksmi pret jums. Sākumā dubultosim, tad panāksim piedzimšanas pabalstu 500 eiro. 2024. gadā Rīgā piedzima vien 4205 bērni. Caur īpašu atbalstu mums kopā jāpanāk, ka Rīgā bērnu skaits pieaug. Rīga ir pilsēta ar lielu potenciālu, un rūpējoties par bērnu un jauniešu vajadzībām šodien, mēs stiprinām tās nākotni rīt. Mēs nodrošināsim lielāku atbalstu jaunajiem vecākiem. Esmu Kristīna Smiltēna, kandidēju apvienotajā sarakstā ar numuru 11. 7. jūnijā balso par ģimenēm draudzīgu Rīgu, par apvienoto sarakstu. 7. jūnijā balso par apvienoto sarakstu.